Čau! Man prieks, ka jūs piekritāt piedalīties atvērto datu hackathonā un ideju ģenerēšanā. Es gribu pastāstīt, kā var izmantot mākslīgo intelektu, lai ļoti ātri nonāktu pie idejām, bet galvenais būtu par ko runāt, būtu ko piedāvāt, būtu ko izvērtēt, jo to mākslīgais intelekts nespēj. Tāpēc vajadzīga cilvēku un jūsu palīdzība, lai mēs nonāktu pie maksimāli labām idejām. Viens ļoti vienkāršs piemērs. Tātad, tas, par ko mēs runājam, ir Eiropas digitālā identitāte. Un es izmantoju ChatGPT, un tas, ko es iesaku, varbūt priekš šī gadījuma nopirkt vai paņemt triāli, ja tas ir iespējams maksas versijai, un izmantot šito Advanced Data Analysis versiju. Un ko var izdarīt? Tātad uzrakstam pirmo promptu, es viņu rakstītu šādi, ieliktu aprakstu, kas tas ir par pasākumu, kur mēs piedalāmies, ka tas ir digitālais hackathons un ka vēlāk tiek piedāvātu datu kopa no atvērtajiem datiem, bet kur ir informācija par digitālo maku. Nokopējam tieši to informāciju, kas attiecās uz digitālo maku. Tā līdz šejienai iemetam šeit. Un tad spiežam, lai viņš darbojās. Tālāk ejam uz atvērto datu portālu. Tā ir vieta, ar kuru jums visvairāk vajadzēs iedarboties. Un tad apskatāmies, kādi dati šeit ir pieejami. Un es iesaku paņemt kaut kādas 10, 15 datu kopus un ar katru no viņām veikt šādu uzdevumu. Jūs, protams, varat modificēt šo uzdevumu, bet, piemēram, kur man likās ļoti interesanti netipiskie dati. Piemēram, invazīvo sugu izplatībā Latvijā. Vai kas tas ir? Kādas tam vispār varētu būt sakarība? Tāpēc ejam pie invazīvām sugām. Dodamies uz resursu. Un lejupielādējam šo zip failu. Tagad mākslīgais intelekts te mums jau būs kaut ko atbildējis par to var palasīt, bet tas mērķis tagad sāk darboties tālāk. Ņemam pievienot failu, paņemam tagad šo datu kopu, nokopējam, pasakam, ko mēs no viņa gribam. Tad šeit ir datasets, nokopējam, kas tas ir par datasetu, kāds ir viņa tekstiņš. Un tad, ko mēs vēl ieliekam, mēs ieliekam viņam uzdevumu. Es to uzdevumu noformulēju iepriekš, bet jūs varat paskatīties, lūdzu, ka viņš tā kā doma, ka viņš šo datasetu ielasa un piedāvā 10 idejas, ko varētu darīt ar šo datasetu, ar šiem atvērtajiem datiem un digitālo maku. Un tad varbūt vēl, lai piedāvā idejas, kā šos datus varētu apvienot ar vēl kaut ko un tad radīt vēl jaunas idejas. Un tad dodam mākslīgajam intelektam uzdevumu. Šeit, kamēr viņš domā, viņš analizēs šos datus, viņš viņus atvērs, viņš izpētīs, kas tur ir iekšā, un tad piedāvās kaut kādas idejas. Un tad jums ir jāizdiskutē savās, noteikti jāizdiskutē, jāizvērtē šīs idejas, jo dažas būs ļoti stulbas vai bezjēdzīgas. Dažas būs foršas, un tad foršākās idejas ņemiet un attīstiet tās tālāk. Domājiet, ko ar tām idejām var darīt, kā ar kādus prototipus iespējams uztaisīt, jautāt padomus. Bet sākums ar mākslīgo intelektu, manuprāt, būtu ļoti labs, un neaizmirstiet izmantot arī atvērto datu portālu, jo te visu kaut ko var atrast un izdomāt. Paldies, lai jums veicās hackathonā!